Sveicināti Sundižos. Būsim pazīstami. Es esmu Dzidra, un jūs esat kas? Domino! Domino! Šakvēdi atkal kļūda. Šodien divas kļūdas mēs gaidījām koru Ulbroka. Bet atbrauc koris Domino, ja? Višķī kļūda būtu, bet to jūs neņemiet galvā. Bet iepazīsimies, katrā ziņā mēs esam priecīgi, ka pie mums atbrauc nevar šādi no tā jauns koris. Varbūt mums veidosies jauna draudzība, vai ne? Eduard, veidosies jauna draudzība? No, jā. Labi, cerēsim, ka mēs šodien sadziedāsimies un turpināsim arī turpmāk kopā dziedāt. Un tādēļ šodien koris, no kurienes jūs esat? No kurienes? Rīgas koris. Domino, diriģenti Eduards Kristovičs un Ainārs Lezers. Pareizi? Ne. Atkal kļūda. Ainārs Lezers. Atvainojos, trešā kļūda. Piedodiet, lūdzu, vārds jums. Cik tu mani tu traucē? Man nepalīdzēs. Nu jā, pirmkārt, labvakar, Sundižos. Redziet, jā, sāksim ar to, ka es zinu, ka visi bija šausmīgi sašutuši un visi gaidīja kori no Ulbrokas. Mēs vienosimies par to, ka es esmu pārstāvs no Ulbrokas. Jo vienkārši mēs tagad ar Andi runājām, es teicu, ka jā, koris būs un kaut kad laikam garām ejot pateic, ka jauns koris, bet laikam nepiefiksējās un kaut kā palika tā, ka Ulbroka brauks. Nekas, mēs esam no Rīgas, mēs esam Domino, jā, mēs neesam. Principā tā jau teica, cik tā Rīga, Ulbroka, protams, labs ir. Bet, protams, ir liels gods atrasties ciemos pie tāda sena kora, kurš joprojām darbojas. Bet mēs varam likt, tā teikt, svaru pretējos kausos to, ka mēs, man iemācīja viens gudrs cilvēks nekad neteikt visaugstākajās kategorijās, ka mēs esam visjaunākais. Nē, es nelietošu šo vārdu, mēs esam viens no jaunākajiem koriem, es pieļauju Latvijā, jo mums uz doto brīdi, ja neļaus samelot, ir 10 mēneši. Protams, ka mēs tāpat kā visi uzreiz arī nolēmām, ka sākumā mēs esam paši pa sevi pilnīgi brīvi no visa ne no kā, bet izdomājam, ka mēs arī varētu mesties uz galvu dziesmu svētku degmašīnā un padarboties ar programmām dziesmu svētkiem. Protams, ka darba grafiks ir ļoti saspringts, tāpēc, ka, protams, daudzi dziedātāji šur tur jau ir dziedājuši iepriekš, daudzi dziedātāji ir dziedājuši pirms kāda laika. Daudz dziedātāji dziesmas zina, jaunās dziesmas nezina, atkal otrādi citi jaunās dziesmas zina, vecās nezina, tad mums tā teikt darbiņš ir ko ieguldīt. Šai sakarībā mēs arī, tā teikt, mēs atkal sāksim ar ieskatu dziesmu svētku repertuārā, un kā pirmo mēs līdzināsimies upē un cilvēka dzīvē Krišjāņa Baroga dzeja un Jāzepa Vītola mūzīka.
Pēteris Plakidis ar dziesmu Dzīvībā. Sausīs klāni, mana laba dziedāja.
sākties. Mēs arī mazliet un galvenais vēl aiznākam gadu arī tur draud Eiropas kultūras galvaspilsēta, gan nebūs vēl viens dziesmu svētki, vai ne? Tas jauna programma, jaunas grāmatiņas, jaunas viss. Un lai šīs dziesmas tomēr, pa šādu ļoti ilgu periodu, tomēr mazliet beigās sāk kaut kur noslāņoties. Tā, tad mēs mazliet attiesim no dziesmu svētku repertuāra. Bet joprojām ieturēsim latvisko līniju. Mums būs tautas dziesma, latviešu tautas dziesma, Vitas Rudušas apdarē, Jūri, mana līga. Šai sakarībā mums arī bija viens koncerts, man liekas, sanāca tāds fēns. Un mēs tā domājām, ja jau mēs tā turpinām kaut ko, tad mēs varētu paturpināt uz koncertu noslēgumu un kaut ko bišķi vieglāk. Un varbūt ne tik latvisku. Šī gadījumā mēs izvēlējāmies no šīs programmiņas Džūna Čevits un Filipa Springera dziesmu Santa Baby. Angliešu valodā, jā, īsumā
stāstiņš par diezgan mūsdienīgu meitenīti, tādu ap gadiem, es nezinu, 20, kur raksta vēstuli Ziemassvētku vecītim un lūdz sev dāvaniņā kabrioletiņu, tur kažociņu, smuku, gredzentiņu ar divu. Viss tā kā Latvijā.
Paldies! Korim Domināvis atvainojas par nepareiziem uzvārdiem, par nosaukumu, piedodiet, tā kā jūs nākošais atbrauksiet, tad viss būs tā kā vajag. Ja? Paldies, jums atvainojiet. Bet atnāc, kaut uz brīdi atnāc. Kaut vai steiga, kaut vai darba daudz, varbūt kādu gaišu, skaistu brīdi varam visi kopā pavadīt. Lūdzu, aicinu visus korus uz skatuves.